Gulbenes muzejā atklāta īpaša izstāde Anatolijas pakalāji, jeb ķīlīm, kuros katra krāsa un raksts ir kā aizšifrēta vēstule. Šie darbi nav tikai interjera priekšmeti, bet gan stāsts par Barakas ciema sieviešu spēku, kuras atjaunojot senu skolu, glabājot savus tautas nemateriālo mantojumu no izmiršanas. Sadarbība ar Barakas sieviešu kooperatīvu mums aizsākās tieši Erasmus Plus projekta ietvaros, kur mēs uzrakstījām projektu, lai atbalstītu radošās industrijas pārstāvjus, amatniekus, lietišķās mākslas meistarus viņu uzņēmēju pratības veicināšanai. Un pagājušā gada novembrī mēs ciemojāmies Kašas pašvaldībā, Barakas sieviešu kooperatīvā, kur mums dzima ideja par šo kilimu izstādes organizēšanu Latvijā. Uz izstādes atklāšanu bija ieradušies arī viesi no Turcijas. Viņi pastāsta, kas šos darbus padara tik īpašus. Visi šie darbi ir 100% roku darbs. Arī krāsas nav iegūtas no ķimikālijām, tās ir iegūtas no augiem. Iegūstam krāsu no dabīgiem materiāliem. Gulbenes iedzīvotājiem un pilsētas viesiem ar savām acīm būs iespējams aplūkot paklājus, kuros ir redzami dažādi Turcijas simboli. Baraka ir ciems Anatolijas pussalā, Turcijā, kas ir ļoti slavens ar šo kilimu aušanas tradīciju. Un, mūsuprāt, šis ir ļoti labs veids, kā parādīt šo universālo tautu valodu, kas izpaužas caur ornamentiem, rakstiem un zīmēm un krāsām, jo tas kaut kādā veidā mūsdienu pasaulē, kur ir tik daudz nemieru, neziņas un vardarbības, tomēr stāsta par visu tautu tādu unikālo un universālo domu un šo mieru un vēlmi pēc skaistā, pēc estētiskā un vēlmi pēc radošuma. Turpat muzejā skatām arī izstādi, kurā redzam Venerandes Klucis darinātie cimdi. Kā stāsta pati cimdu autori, darināšana viņai ir sirdslieta, un ar to sākus nodarboties jau pirms skolas gaitu uzsākšanas. Katrs cimds ir interesanti adīt, un pirmo cimdu nodīt, ka to rakstu esi atradis. Ļoti gribas ātrāk viņu nodīt, un tad, kad viņš ir nodīts, bet otru tak vairs negribas adīt, jau gribas otru rakstu adīt. Un uz priekšu, to nevar pateikt, kādā laikā es to nodu. Tas, es nezinu, tas, cik es savā mūžā esmu nodījis, tas jau varētu tur 100 kilogramu dzijas aizietu. Bet, nevar pateikt laiku, cik ilgā laikā. Venerants stāsta, ka papildus gandarījums sniedz tas, ka cilvēkiem ir iespēja redzēt viņas paveikto, piemēram, izstādēs. Iespējams, ka tas kalpos par pamudinājumu radīšanu nodarboties arī citiem līdzcilvēkiem. Tas ir sirsnība, tas ir prieks par to, ko esi paveicis. Un prieks ir, ka kāds arī to redz. Ja es nodu cimdus, es skrienu pie meitas rādus, paskat, kāds man te ir sanācis. Jā, novērtē, saka, skaisti. Tad ir labi, varu likt nos nākošos. Tā atkal pasūtu dzīvu. Man tādu dzīvu vajag. Jau esmu izdomājis uz priekšu, ir doma nākošu rudeni sākt tādi kokus, bērzus, liepas, ozolus. Tādas pienācīgas dzīves vajadzīgas, lai to visu varētu attēlot cimdā. Abas izstādes Gulbenes muzejā būs skatāmas vēl kādu laiku, aicinot tik vienu apstāties un novērtēt unikālo roku darbu. Jo, kā atzīst pašas autors, gan Turcijā, gan Latvijā lielāko gandarījumu sniedz ne tikai pats process, bet arī prieks, ka paveikto novērtē un ierauga citi.